Labrīt visiem skaistajās Pūpoles svētdienas super bingo rītā. Un, draugi, kas jau tradicionāli īstenībā sakrīt ar mūsu mīļā super bingo dzimšanas dienu. Jā, un tas nozīmē to, ka šajā rītā mēs droši varam kādu iepērt ar pupulu zariņiem un novēlēt. Apaļš kā pupuls, vai vēl labāk ar mani apaļš kā super bingo bumbiņa? Es laikam palikšu tomēr pie pūpoliem un apaļās super bingo bumbiņas, lai nes veiksmi un lielus apaļus un vērtīgus laimestus mūsu spēlētājiem. Labi sarunāts, lai tā notiek. Un vēl jau vairāk tieši tāpēc, ka šajā rītā super bingo robežu bumbiņa ir 43. Tātad visaugstākā. Un kas to zina? Varbūt tieši šodien kāds arī laimē super bingo uzkrājumu, kas ir 293 000 eiro. Un ja šajā rītā tas notiek līdz 42. bumbiņai un veiksminieka kvītī būs redzama atzīme arī par dalību gan papildspēlē Džokers, gan arī papildspēlē Džokers 7, tad papildus lielajam super bingo uzkrājumam laimīgais veiksminieks saņems arī savu sapņu māju, ko uz viņam piedaroša zemes uzbūvēs kompānija Somu māja. Noteikti arī atgādināsim to, ka pirms nedēļas veiksmīgākie bija Agris Pērkons no Smiltenes novada, kurš laimēja medus spēlē 5150 eiro, kā arī, protams, Olga Odiņa no Īkšķiles, kura uz lielā laimes ratu uzgriez automašīnu sektoru un laimēja automašīnu Volkswagen T-Cross. Tu jau zini, ka man ļoti patīk skaitīt un paziņot arī laimes, tad mums ir saskaitījis, ka pēdējo 3 nedēļu laikā spēlētāji uz lielā laimes rata laimē jaunas automašīnas. Un pēdējo 3 nedēļu laikā Super Bingo studijā ir laimēti 7 auto. Un pie kādiem laimestiem šodien tiks mūsu superfinālisti, griežot lielo laimes ratu, to jau mēs visi kopā redzēsim raidījuma gaitā. Bet visādi citādi mēs esam gatavi uzsākt šo raidījumu. Laimes veicas, sākam ar lototronu un pirmiem 10 lototronu bumbiņām. Veiksmi visiem šīs nedēļas skaita loterijas Super Bingo dalībniekiem. 36. Izloze ir sākusies. Jā, šajā izlozē robežu bumbiņa ir augstākā 43. Vai tas nozīmē, ka 42. ir vislielākā iespēja laimēt? Atminiet 20 skaidrs līdz 43. bumbiņai? 12. Jā, vai tā ir vislielākā iespēja laimēt Super Bingo? Es saku jā, kaut gan šāda iespēja ir katrā izlozē. 72. Jo jūs jau zināt, ka visu nosaka tikai un vienīgi veiksmi un, protams, skaitļi, kādus jūs izvēlaties uz attiecīgo izlozi. 47. Vai jūs to darāt paši, izvēloties savus skaitļus pēc nejaušības principa? Varbūt katram skaitlim ir kāda nozīme. 61. Vai jūs tiešām dodat iespēju nejaušībai un iegādājaties Super Bingo kvīti? 56. Vai nu tirdzniecības vietās, vai nu īloto, spēlējot ātru spēli. Un atgādinu par šo daļējās ātrspēles iespēju. 41. Proti, teiksim, jums ir kādi 10 savi iemīļotie skaitļi. 21. Bet 10 skaitļus jūs nevarat izdomāt, nevarat izvēlēties. Tad jums ir iespēja uzspēlēt daļējo ātru spēli. Proti, 10 skaitļi būs jūsējie. 75. Bet 10 skaitļus attiecīgi izvēlēsies sistēma. Tikmēr pirmā kārta ir noslēgusies ar 9 atminētiem skaitļiem. Katras komandas bankā jau ir ieskaitīti 200 eiro un esam gatavi uzsākt atlasi uz mūsu pirmo auditorijas spēli Neona spēlēzet. Jā, esam gatavi. Atgādināsim vēl to, ka katrai komandai jau šobrīd komandas bankā ir 200 eiro un raidījuma gaitā tie tiks noteikti palielināti. Bet uzsāks komandu dalībnieki, kuriem šajā rītā kārtas skaitlis ir 4. Un kā pirmo uz atlasi sagaidām lielā komandas spēlētāja Andri Zalmani no Rīgas. Andris sapņo par mierīgu dzīvi, patīk copēt. Savukārt iemīļotākā pilsēta Latvijā viņu prāt ir Cēsis. Super Bingo spēlē reti, bet skatās katru svētdienu. Jūs izvēle? Ņemšu šo. Jūs laimējat 400 eiro un lielā komandas kontā pieskaitat vēl 200. Dzeltenās komandas dalībnieks Armands Eglīte no Lapmežas ciema. Kā saka Armands, tad viņš pa dzīvi ir ļoti pozitīvs. Spēlē hokeju, Super Bingo spēlē diezgan bieži, bet skatās gan, kad sanāk. Super Bingo studijā pirmo reizi. Skatīsimies. Es īsti neiepriecināšu. Droši vien, ka pašam sevi šobrīd jāiepriecina ar vietu vai nu pie Neona spēles, vai nu
ar 300 eiro lielu naudas laimestu. Apsveicu un dzeltenās komandas kontā ieripo 100 eiro. Sarkanās komandas dalībnieks Jānis Zariņš no Mežotnes. Jānis brīvajā laikā makšķerē. Super bingo spēlē, kad ir iespēja, un skatās tad, kad spēlē. Līdz šim ir paveicies, jo ir bijuši daži centriņi, un arī Super bingo studijā ir pirmo reizi. Nu, tad skatāmies, kurš tu kļūsti par Neonu spēlēs pirmo spēlētāju. Apsveicu, vari doties jau pēc spēles iekārtas. Zaļās komandas dalībnieks Pjotrs Savrinovičs no Tukuma. Pjotrs sapņo laimēt lielu laimestu. Viņa hobijs ir skatīties bingo un arī spēlēt. Spēlē bieži, skatās vienmēr. Un arī Pjotrs studijā ir pirmo reizi. Jūs kļūstat par Neonu spēles otro dalībnieku, un pēc mirklīša tad arī skatīsimies, kāds būs jūsu laimests un vai Neonu spēles uzvarētājs izvēlēsies vietu finālā. Esam gatavi uzsākt Neonu spēli, un, kungi, apsveicu jūs ar nokļūšanu pie Neonu spēles iekārtas. Kungi, sāksim ar to, ka noskaidrosim, kāds ir jūsu laimīgās krāsas, un Jāni, lūkšu jums izvēlēties vienu no melnajiem aizklātajiem lauciņiem. Droši veriet vaļā, skatīsimies, kas tur slēpjas, un tā ir dzeltenā krāsa. Tātad jūsu uzmanība turpmāk tikai tiek veltīta dzeltenajiem spēles lauciņiem. Pjotr? 3 aizklāti melni lauciņi vēl ir. Vienu jūs varat izvēlēties, skatāmies, kas tur slēpjas, un tā ir zilā krāsa. Tātad dzeltenā un zilā krāsa ir šīs dienas top krāsas, ja tā var teikt. Jāni, dzeltenā krāsa, kurš lauciņš no dzelteniem jūs ir visvairāk uzrunājis? To veriet vaļā, skatīsimies, kāds naudas lēmums tur slēpjas. 600 eiro ir Jāņa pieteikums. Ļoti labi. Pjotr, jums savukārt zilās krāsas lauciņi. Nu, kāds būs jūsu atbildes gājiens? Kuru vērsiet vaļā? Un tie ir 400 eiro. Es teiktu, ka šobrīd mums vēl nav zināms, kāds varētu būt šīs spēles iznākums, jo to pateiks reizinātāji. Jāni, jums šobrīd 600 eiro. Kurš lauciņš? Reiz 3 un 1800 eiro. Variet vaļā kādu no lauciņiem, skatīsimies, kas tur slēpjas. Reiz 1. Tas nozīmē to, ka šajā rītā Pjotr otrā vieta 400 eiro. Es jūs apsveicu. Paldies par spēli. Gaidīsim ciemos atkal. Droši dodieties pie komandas. Paldies par spēli. Un komanda noteikti sagaida ar aplausiem, jo Pjotrs komandas bankā ienes vēl 300 eiro. Malači, lieliska spēle. Pirmā vieta apsveic 1800 eiro, un mans jautājums sekojoši, ko darīsiet? Paturēsiet iegūto naudas lēmestu vai atteiksieties no tā, dosieties uz finālu, kļūstot par pirmo finālistu? Fināls. Pavisam noteikti, pavisam skaidri. Jā. Apsveicu, lai veicas finālā. Paldies par spēli. Varat doties pie komandas, un komanda arī apsveic Jāni, jo Jānis komandas bankā arī ienes 400 eiro. Bet tagad gan turpinām ar lototronu un nākamajām lototronu bumbiņām, lai jums veicas. Un turpinām izlozi. Vēl 10 bumbiņas tiks izlozētas, 10 skaitļi nosaukt atzīmēt digitālajā kvītī. 49. Jūs, protams, ka varat sekot līdzi. Es zinu, ka daudzi no jums to dara šobrīd mājās pie TV ekrāniem. 51. Starp citu, sveiciens jums visiem. Visus mēs redzam. 44. Kā jūs atzīmējat skaitlī, ja tas izkrīt? Protams, ka nedaudz tāds pārsteiguma moments ir. 7. Jā, vai ne? Prieka sajūta arī ir, jā, ka tieši jūsu skaitlis ir izkritis. Kāds būs nākamais? 19. Un šobrīd jau skaļāk iesauc 3 spēlētāji, kuri pirmie ir atminējuši pirmo centru un saņems laimestu par pirmo centru. Tālāk jau pēc izlozes 48. Sagaidīsim pirmo vai pirmos, kuriem sakritīs 14. skaitlis apkārt izvietots pa Super bingo kvīts rāmi. 65. Tas vai tie saņems laimestu par pirmo rāmi. Laimests par pirmo rāmi ir lielāks, gluži tāpat kā laimests par pirmo centru. 33. Ir lielāks nekā laimests par centru vai laimests par rāmi. Tikmēr jau viens līderis ar 12 atminētiem skaitļiem. 73. Nu, protams, šī lieliskā iespēja, ko piedāvā gan Latvijas loto, gan Super bingo. 8. Proti, ja jūs spēlējat Super bingo, par to es pastāstīšu vēlāk, tad jums vienmēr veiksme var piemeklēt. Protams, ka otrā kārta ir noslēgusies ar 12 atminētiem skaitļiem.
Superbingo dzimšanas dienas mēnesis turpinās, un arī raidījuma turpinājumā medus spēle. Esam gatavi noskaidrot, kuri dalībnieki piedalīsies šīs spēles atlases spēlē. Armand, lūdzu. To tūlīt arī noskaidrosim, un tad katrs no dalībniekiem veiks 3 gājienus, un superveiksmes gadījumā kāds laimēs iespējams 12,000 eiro. Viss tik vienkārši. Un šādu iespēju šajā rītā saņem katras komandas dalībnieki, kuriem ir kārtas numuri 5. Uzsākam medus spēles atlasi un studijā sagaidām Lilā komandas dalībnieci. Inga Jermolājeva no Limbažu pagasta. Viņai patīk garas pastaigas. Superbingo spēlē reti. Skatās katru otro svētdienu un pagaidām spēlējot Superbingo ir laimējusi centriņu. Kurš žetons būs jūsējais? Un medus spēles dalībniece numur 2. Apsveicam, droši dodieties jau pie spēles iekārtas. Un lūk arī dzeltenās komandas spēlētājs Oļģers Guļko no Ropažu novada. Matemātikas skolotājs ar zelta rokām, kurš visu laiku spēlē Superbingo un visu laiku arī skatās Superbingo. 2 naudas lēmesti, 1 iespēja nokļūt vēl pie medus spēles iekārtas. Un Oļģertu šajā rītā sveicam ar apaļiem 400 eiro. Paldies, droši dodieties pie komandas, un komandas bankā ieripo apaļi 200 eiro. Sagaidām sarkanās komandas spēlētāju Mārīti Rubeni no Madonas novada. Viņai patīk apceļot Latviju, patīk adīt. Mīļākā pilsēta Madona, Cēsis un Valmiera. Studijā, draugi, viņi ir pirmo reizi. Apsveicam ar cīmošanos pirmo reizi. 1-1 joprojām jūs varat būt spēlē. Kuru žetonu jūs izvēlaties? Un tā arī notiek. Mēs sveicam jau pirmo medus spēles dalībnieci. Paldies, varat droši pievienoties savai kolēģei. Un lūk arī zaļās komandas spēlētājs Zigmunds Liepiņš no Madonas novada. Ļoti patīk motocikli un atpūta dabā. Darbojas IT sfērā, bet Superbingo skatās tad, kad ir laiks. Pārsteigumu gan man šorīt vairs nav. Mēs zinām, kas tur slēpjas, bet parādiet mums, Zigmund, lai mēs zinām, ka varam šajā rītā jūs apsveikt ar 300 eiro. Un paldies par spēli. Droši dodieties pie savas komandas biedriem. Ņemiet līdzi, tas ir jūsu laimes. Un komandas bankā ieripo 100 eiro. Ar to arī mēs apsveicam. Atlase ir noritējusi. Mēs zinām, kuri 2 turpinās dalību jau medus spēlē. Tā, ka dodamies pie spēles iekārtas. Esam gatavi uzsākt medus spēli, un, zini, Armand, es domāju, kā lai piesaka medus spēli, un tad man ienāca prātā tāds teiciens, ka spēlēt medus spēli ir tāpat kā ēst medus maizīti un priecāties, cik dzīve ir salda. Mums Superbingo studijā vispār mēs diezgan bieži par garšīgām lietām runājam. Pirmais gājiens, kurš tad būs tas vērtīgais jūsuprāt lauciņš, tā šūniņa, ar ko uzsāksim un atklāsim šo spēli? Jā, šūniņām ir laimes no 150 līdz 4,000 eiro. Un 4,000 ir zem 3 šūniņām. Un sākam mēs ar ļoti labu naudas lēmestu, tie ir 700 eiro. Inga, manuprāt, kā ar pirmo gājienu jūs jau būsiet uzlabojusi līdz šim iegūto naudas lēmes spēlējot Superbingo. Jau pozitīva ziņa ir. Kuru izvēlamies? Un sākam ar... Opa! Lūdzu, tā ir jāspēlē medus spēle. Inga, es ceru, ka jūs tā kā neatteiksieties no nākamajiem gājieniem. Mārīt, lai veicas. Atveram mēs 500 eiro, tātad pieskaitām klāt. Un mums ir šurīt 1200 eiro. Inga? Plus 200 eiro, 4200 pēc 2 gājieniem. Mārīt, 3. gājiens. Un tie ir 600 eiro. Ļoti labs rezultāts. 1800 eiro. 4200 plus 150, 4350 eiro. Bravo! Marīta, sirsnīgi sveicu, 2. vieta, 1800 eiro. Es ceru, ka jums patika pie mums ciemoties. Gaidīsim citu reizi, bet tagad komanda sagaida savu Mārīti un komandas bankā ieripo apaļi 300 eiro. Tikko esat laimējuši 4350 eiro. Ir piedāvājums kļūt 2. finālā? Nē. Paturat naudas laimestu. Apsveicu. Ticiet veiksmē, Inga!
tikai un vienīgi domājot pozitīvas domas, skatoties Superbingo un priecājoties par citiem, gluži tāpat kā šorīt visa Latvija priecājas par jums un jūsu iegūto naudas laimes. Jūs varat doties pie savas komandas un pačukstēt komandai. Komandas biedri, es nāku ar 400 eiro komandas bankā. Apsveicam, medus spēle ir noslēgusies, bet šobrīd, Ligita, es aicināšu tevi mūs iepazīstināt, kāda ir kopējā situācija katras komandas bankā. Jā, paldies, Armand. Un kā jau grafikā redzams, tad šobrīd līderos izvirzījusies sarkanā komanda ar 900 eiro, kuriem turpat pa pēdām seko arī lilā komanda ar 800 eiro. Bet kā jau jūs zināt, tad raidījuma gaitā viss var mainīties un noteikti arī mainīsies. Bet tagad gan laiks noskaidrot pirmos 4 no 8 nākamās nedēļas dalībniekiem. Armand, te atkal vārds tev. Jā, Ligita, aicināšu arī tevi pievienoties man pirmajā izlozē, kuras laikā mēs noskaidrosim 4 nākamās nedēļas auditorijas spēļu dalībniekus. Šajā izlozes traukā šobrīd atrodas 14,258 iesūtītie biļešu komplekti. Kādi te ir, to jūs varat redzēt ekrāna apakšējā malā. Un noteikumi ir nemainīgi. Vai nu sūtam pa pastu uz Rīga Meistara iela 19 uz Latvijas loto, vai nu komplektējam i loto, vai arī dodamies uz kādu no tirdzniecības vietām un paši varam iemest komplektu kastītēs, ja tādas tur atrodas. Nākamajā nedēļā gaidām pie mums ierodamies Alekseju Kreso. Apsveicam! Jā, turpinām izlozi. Noskaidrosim vēl vienu nākamās nedēļas dalībnieku, ar kuru tiksimies. Un tā būs Monta Priticka. Turpinām izlozi, un lūk arī vēl viens nākamās nedēļas spēlētājs. Jānis Bruzinskis no Saldus novada. Apsveic, Jāni! Un noskaidrosim tūdaļ pat arī vēl vienu dalībnieku, ar kuru tiekamies jau pēc nedēļas. Un tas būs Jānis Feldmanis. Un, dārgie draugi, atgādinām to, ka ņemot vērā, ka nākamā nedēļas nogale ir svētki, tad uz 30. marta izlozi mēs gaidīsim jūsu komplektus līdz 28. marta 14:00. Tieši tā, bet tagad, dārgie draugi, gan jūs, gan mēs paņemam nelielu pauzīti, kopā paskatāmies reklāmu un tad atgriežamies Superbingo studijā. Labrīt! Mēs esam atpakaļ Superbingo un gatavi turpināt ar labiem darbiem, jo Latvijas loto piedāvā loterijas ar konkrētu sabiedrisko mērķi. Simtgads loteriju, sporta loteriju un izlozi Sporto visi. Un, mīļie skatītāji, pateicoties visiem mūsu lieliskajiem spēlētājiem, kuri ir iemīļojuši spēlēt simtgades momentu loteriju, katra mācību gada beigās spožākie vidējo mācību iestāžu absolventi saņem simtgades stipendijas un 6 gadu laikā stipendijās ir izmaksāti jau vairāk nekā 1 miljons eiro. Jā, savukārt pateicoties visiem tiem, kuri spēlē sporta loteriju un arī piedalās izlozē Sporto visi, mēs varam finansiāli atbalstīt Latvijas skolas, kuras piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Tātad, piedaloties loterijās, tā var būt ne tikai izklaide, bet arī labu mērķu īstenošanu. Bet šobrīd mēs turpināsim ar sporta loterijas papildspēles rezultātu paziņošanu. Un šajā nedēļā ar 500 eiro naudas laimestiem sveicam 4 dalībniekus. Un šajā nedēļā ar 500 eiro lielu naudas laimestu mēs sveicam Ligitu Rožlapu, Aleksandru Ščeglovu, Birutu Cauni un Raimondu Švarcu. Un, dārgie draugi, atceramies, ka joprojām jebkurš punkts Latvijas kartē, kuru jūs atzīmējat Sporto visi biļetē, var kļūt veiksmīgs. Jā, un ne tikai jums, bet arī tuvākajai skolai projekta Sporto visa klase dalībniecei. Šoreiz veiksmīgais punkts atrodas Jumurdas pagastā Madonas novadā. Galvenajam laimestam tuvākā skola, projekta Sporto visa klase dalībniece ir Vecpiebalgas vidusskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Un
Un šobrīd esam gatavi izspēlēt mūsu jau tradicionālo un ierasto simtgadus loterijas papildu spēles izlozi, kurā kā parasti piedalās 4 dalībnieki. Bet kā jau jūs redzat, šorīt pie mums studijā ir ieradušies 3 izlozes dalībnieki, jo Aldis Jansons no Ogres nav laicīgi pieregistrējies izlozē, un tādējādi viņam ir liekta dalība šajā izlozē, un arī viņš nevarēs pretendēt uz šīs papildu spēles izlozes laimestiem, tātad uz Latvijas kārtas. 3 simboli ar laimestiem šodien netiks atklāti. Bet ar pirmo kārtas numuru šodien pie mums ciemos Ivars Pūrnis no Jelgavas. Ivar, labrīt! Labrīt! Kā jūtaties? Labi. Otrais kārtas numurs izlozē Naurim Renfeldam no Rīgas. Nauri, labrīt! Labrīt! Vai jūs kādreiz esat bijis studijā? Nē. Lai jums veids šīs dienas izlozē. Paldies. Trešais kārtas numurs Ligitai Ilbulei no Bauskas novada. Ligita, labrīt! Labrīt! Lai jums veicas! Un tā tad pēc izlozes noteikumiem, pēc kārtas katrs no šīs izlozes 3 dalībniekiem var vaļā pa vienam simbolam uz Latvijas kartes. Un skatīsimies, kāds būs kopējais naudas laimes. Ivar, jums pirmā izvēle. Tā, es vēršu sirdi. Un sirds jums atnes ar pirmo gājienu uzreiz 1000 eiro lielu naudas laimes. Labs sākums. Dodamies tālāk. Nauri, jūsu pirmā izvēle. Es laikam ņemšu lietas sargu. Vieglāk ir te kā kasīt nost tos simbolus uz momentu loterijas biļetes vai šeit izvēlēties no 12? Nu, jau no kā kasīti. Vieglāk ir. Ligita, jūsu pirmā izvēle. Ņemšu stundeni, jo tas ir tuvāk mājām. Tā, un laimests atverot stundeni 500. Tas ir tikai sākums. Katram no jums vēl ir 2 gājieni, 2 izvēles. Ivar, kāda būs otrā izvēle? Es domāju, no Vidzemes, kā krāspalete. Tā, un varam vaļā, pieskaitam pie 1000 eiro 500. Tātad laimests jau ir 1500. Nauri? Es laikam ņemšu vardi. Un vārda jums atnes 1000 eiro lielu naudas laimestu klāt jau esošajam. Kopā jums ir 1750. Ligita, vēl viena izvēle jūsējā? Izvēlos čības, jo esmu tāds mājas cilvēks. Šobrīd ļoti daudz mūsu skatītāju sēž mājās, skatās savus televizors, kanāls TV3, 750. Tā, un pēdējās izvēles. Jā, grūti. Tiešām grūti. Man jau liekas, ka vienkārši atnāc, atver vaļā, saskaiti laimestu un priecīgs dodies mājās. Tā. Bumbieri. Un bumbieris jums pieskaita vēl 500 eiro. Un šīs dienas izlozē jūsu laimes ir apaļi 2000 eiro. Apsveic! Nauri, šobrīd jūsu kontā 1750 eiro. Par cik palielināsim? Redzēsim. Ņemsim tortu. Par godu Super Bingo dzimšanas dienai klāt 2000 eiro. Lieliska izvēle. Un kopā laimēti 3750 eiro. Ligita, jums šobrīd ir 1250. Torte bija mana. Torti vairs otrais nedrīkst vērt vaļā. Labi, ņemšu līgo vainagu. Skatāmies, cik vērtīgs ir līgo vainags šīs dienas Vasara ir izlozē. mans gadalaiks. 750. Redziet, apaļi 2000 eiro. Tā šajā rītā tika sadalīti naudas laimesti starp 3 simtgadus loterijas papildspēles dalībniekiem, un vēlreiz lūgums visiem papildspēles dalībniekiem, kuri savus nelaimējušās simtgadus momentu loterijas biļetes šai izlozē reģistrē Latvijas Loto mājaslapā sadaļā simtgadi. Esat vērīgi, skatāties televizoru, kad jūsu vārds tiek izlozēts un kad jums tiek paziņot diena, kad jāierod Super Bingo studijā uz izlozi, lai jūs nepalaižat garām savu iespēju tikt pie kāda naudas laimesta. Pēc 2 nedēļām atkal izlozi Super Bingo studijā, un lūk arī pirmie 2 nākamās izlozes dalībnieki. Un lūk arī pirmie 2 nākamās simtgadus loterijas papildspēles dalībnieki. Ilva Zandere un Kristīne Motte. Bet tagad gan pienācis laiks papildspēlē abas labas, kur var laimēt vai nu Apple komplektu, vai arī iespēju piedalīties finālā. Un finālā, dārgie draugi, šajā papildspēlē galvenais laimests ir automašīna Audi Q2. Šonedēļ uz šo izlozi ir reģistrēti 5434 komplekti. Apple komplektu savā īpašumā iegūst Aigars Vaičikauskis, savukārt vietu finālā iegūst Normunds Jansons.
Laimīgo kvīšu īpašnieki zvaniet pa tālruņa numuru 6722 7681 un reģistrējieties. Un atceramies, ka visu informāciju par mūsu piedāvātajām papildu spēlēm jūs atradīsiet Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv, kā arī turpat varat reģistrēt savu dalību jūsu izvēlētajai papildu spēlē. Bet tagad gan turpināsim ar Lototronu un nākamajām Lototronu bumbiņām. Lai jums veids! Trešā kārta ir klāta, un aizvadītajā kārtā iesāku stāstīt par šo lielisko iespēju, kā 57. arī jūs, tieši arī jūs, kurš šobrīd mūs skatās, var laimēt sapņu māju. 45. Un tur gan ir noteikums, ka uz kādu no izlozēm ir jāiegādājas Superbingo kvīts, jāizspēl 20 nepieciešamie skaitļi kvītī. 13. Un jāuzspēlē arī papildu spēles, gan Jokers, gan Jokers 7. 10. Un tad vienkārši jāgaida uz veiksmi, ja 20 skaitļi sakrīt. 63. Šis noteikums attiecās līdz 42. bumbiņai. Līdz 42. bumbiņai tad jūs 38. iegūstat gan attiecīgi laimestu, gan, protams, arī 28. sapņu māju, ko uz jums piedarošu zemes uzbūvēs kompānija 59. Somu māju. Es domāju, ka par savu privātu māju vai kādu 55. lauku māju vai viesu māju vai māju pie jūriņas sapņot daudzi no mums. Tad Superbingo 64. šādu iespēju jums dod. Trešā kārta noslēgusies. Viens līderis, 16 atminēti skaitļi. Un laiks ir pienācis mūsu jaunumam. Otro reizi Superbingo studijā. Tūdaļ pat izspēlēsim bingo spēli, bet sākumā atlase uz bingo spēli. Jā, un šajā autorizspēlē piedalīsies komanda dalībnieki, kuriem kārtas numurs šajā rītā ir? Numur 1. Sagaidām lielā komandas dalībnieku Dagni Cepli no Gulbenes. Dagnis Ceplis, šoferis tālbraucējs, labprāt pazvejo vai atpūš pie Baltijas jūras. Līdz šim ir laimējis loterijā 200 latu. Viens no 4 žetoniem. Dagni. Var, jā? Aiziet. 300 eiro. Nu es, bet jā, 300 eiro un komandas bankā 100 eiro plusā. Dzeltenās komandas dalībnieks Aigars Veikšins no Angures. Aigara hobijs ir spēlēt hokeju, un to viņš arī dara. Mīļākā pilsēta ir Jūrmala, jo tā ir pie jūras, un līdz šim lielākais laimes ir bijis 50 eiro. Un tā tad jūs izvēle. Spēlēsim bingo spēli, un jūs esat otrs dalībnieks šajā spēlē. Varat jau sākt gatavoties. Sarkanās komandas dalībnieks Ēriks Simpsons no Ogres novada. Ērikam patīk makšķerēt, un viņš sapņo par auto. Ja iegūtu kādu lielāku laimestu, tad kopā ar ģimeni izdomātu, kā to tērētu. Kāda ir jūsu izvēle? Un kļūstat par bingo spēles pirmo spēlētāju. Apsveicu! Varat doties jau pie sava kolēģa vai šajā gadījumā pretinieka. Zaļās komandas dalībnieks Raivo Zemeš no Jelgavas. Arī Raivo patīk makšķerēšana un atpūta pie dabas. Superbingo spēlē katru nedēļu, bet skatās, kad sanāk. Ja iegūtu laimestu, tad to tērētu braucot ceļojumā. Varam vaļā un apliecinām, ka šajā rītā jūsu laimes ir 400 eiro. Apsveicu, bet komandas bankā plus 200 eiro arī labi. Varat doties pie savas komandas. Kāda notikuma mūs sagaida bingo spēlē, un vai kādam no dalībniekiem izdosies laimēt 15 000? Tas ir lielais jautājums. Vai pēc bingo spēles kāds no dalībniekiem iesauksies bingo, laimējot 15 000? Tas ir tas lielais jautājums, un tāda iespēja ir īstenībā abiem spēlētājiem, jo aiz aizklātajiem lauciņiem, uz kuriem ir bingo muciņas, 4 lauciņi ir ar bingo simbolu. Atveram 2 bingo simbolus, 15 000 kabatā, kā sacīt jāsaka. Esam gatavi? Jā. Nu, skatāmies, kā mums ies. Ērik, jums pirmā rokā, un pirmais lauciņš vērts bingo! Labi. Ko tas nozīmē, pagaidām mēs nezinām, bet ir jau labi. Lūdzu, veriet vaļā vienu no aizklātajiem lauciņiem. 4000 eiro! Dodamies tālāk un veram vaļā nākamo lauciņu. Un Ēriks atver
500 eiro. Tas dod iespēju 500 vai nu dubultot, vai trīskāršot, vai nu pieskaitīt pie 500 vēl 1000 eiro. Bet spēle vēl nav galā, jums ir vēl viens gājiens. Novēlam veiksmi, Aigar, veriet vaļā vienu lauciņu. Un mums ir 700 eiro. Un šobrīd 4700 eiro ir mūsu pusē. Kā jau minēju, Ērika, jums vēl spēle nav galā. 500 eiro ir šobrīd jūsu zināmais naudas laimēs. Šeit ir 3 žetoni. Vienā žetonā jūs summu dubultosiet, vienā trīskāršoties, vienā pieskaitīsiet 1000 eiro. Izvēlties vienu. Tā, un varam vaļā. 500 šajā rītā. Tiek sareizināti ar 2, un jūsu laimēs ir apaļš 1000 eiro, ar ko jūs arī apsveicu. Kā līdz šim veicies spēlējot? Lielākais laimes līdz šim? Jā. Mums ir vēl vairāk ko piedāvāt. Ja vien kādreiz nokļūsiet atkal pie mums studijā, varat doties pie komandas un paziņojiet, ka komandas bankā tepatās, jā, tiek ieskaitīti 300 eiro. Apsveic! Pirmā vieta ir iegūta. Varbūt uz 4700 eiro atsakāmies un ejam uz finālu? Varam mēģināt. Šis man šeit ir nebijis gadījums Super Bingo studijā, bet mūsu dalībnieks ir gatavs atteikties no 4700 eiro. Jā. Aigar, lai jums veicas finālā. Mēs gaidīsim finālu ar nepacietību, tik tiešām. Jūs varat doties pie komandas un paziņot, ka komandas bankā tie 400 ir ieskaitīti. Tas ir kā bankā. Tūdēļ noskaidrosim vēl 4 nākamās nedēļas dalībniekus. Nu, un kā jau jūs redzat grafikā, tātad 11 dažāda veida komplekti, un tiem, kādiem tur ir jābūt, varat ērti iepazīties gan Latvijas Loto, gan arī. Nu, tajā pašā grafikā var visu redzēt, skaidri un gaiši. Bet labi, tātad pēc nedēļas mēs tiekamies ar šī komplekta īpašnieku vai īpašnieci Zigrīdu Iļjinu no Jūrmalas. Apsveicam vēl nākamajā nedēļā, kas būs jau 30. mārts. Pie mums Super Bingo studijā viesosies Jeļena Tihomīrova no Tukuma. Tāpat šajā rītā veiksmīgā loze kritusi tam, kurš ir iesūtījis, nu, lai iet šis te komplektiņš. Tā, viens tur ir. Un tā ir Anna Cimdiņa. Kurā komandā nākamajā nedēļa auditorijas spēlēs piedalīsies šī komplekta īpašnieks, mēs vēl nezinām, to noteiks izloze, bet šajā izlozē piedalīsies Anna Rumjancava no Jēkabpils. Bet šajā reizē tas vēl nav viss, jo tūdaļ pat mēs vēlreiz iegriezīsim mūsu ratu un aicināšu Armand tevi izlozēt to vienu veiksminieku, kurš saņems 65 colus Samsung Neo QLED televizoru. Un turpmāk raidījumu Super Bingo varēs skatīties savā jaunajā televizorā. Un tātad, dargie draugi, daudz laimes Super Bingo dzimšanas dienā un laimē jauno televizoru Mārtiņš Dombrovits no Talsiem. Apsveicam Mārtiņu, un jau pēc reklāmas mēs uzzināsim vēl 3 laimīgo televizoru īpašniekus vai īpašnieces. Bet vēl pirms reklāmas pauzes, darbie draugi, mēs esam gatavi noskaidrot nākamās 10 lototronu bumbiņas. Draugi, jūs jau zināt, ka Latvijas Loto jums piedāvā piedalīties gan skaita loterijās, gan 34. Momentu loterijās, gan papildu spēlēs, gan arī interaktīvajās momentu loterijās iLoto. 5. Un redziet, interaktīvajā momentu loterijā Frutis 15. ir laimēti 20 000 eiro. Savukārt interaktīvajā momentu loterijā Ziemeļu Džeks 54. laimēti 20 002 eiro. Šādu iespēju arī Latvijas Loto jums piedāvā 9. www.latloto.lv Loto parkā. Tā kā atceramies vienu. 50. Ka dalība izlozēs un loterijās tā ir tikai un vienīgi izklaide, kas negarantē ienākumus, un 27. biļešu iegādēja liels lūgums atlicināt tikai un vienīgi brīvos līdzekļus.
40. Tagad jau tuvāk skaita loterijai Super Bingo. Tātad 43. robežu bumbiņa. Jā. 23. Šobrīd apsveicam vienu spēlētāju, kurš pirmais ir atminējis 14. skaitli rāmi un saņem laimes par pirmo rāmi. 53. Un līdz 20 nepieciešamajām bumbiņām, kuras ir jāatmin, vēl divas ir jāatmin. 26. Un tieši līdz robežu bumbiņai ir atlikušas divas bumbiņas, kas notiek 42. 70. Jā, 19. skaitlis atminēts. Gaidām 43. robežu bumbiņu. Un tā ir 4. ar skaitli 4. Un pie 43. robežu bumbiņas mums diviem līderiem bija 19 atminēti skaitli. Tā tad jaunadēļ 1. uzkrājums palielināsies. Būs jau 295,000 eiro. 71. Robežu bumbiņa būs 42. Bet šobrīd ar laimestu par centru šajā izlozē mēs sveicam 1947 spēlētājus. Ar laimestu par rāmi sveicam 24 spēlētājus. Ar laimestu par bingo pagaidām mēs nezinām, cik spēlētājus sveikt. 31. Jo šobrīd vēl 20. skaitlis nav atminēts, bet ar 19 skaitļiem mums ir 8 līderi. Nu jau tādu ir 16. 60. Skaitlis 60 tiek izlozēts. Nu, pie kuras katras nākamās? Pie kuras katras nākamās? 18. Un redziet, arī šis bingo laimesta tīkotāju skaits palielināts. Šobrīd tie ir 33 ar 19 atminētiem skaitļiem. 22. Bet bingo šajā izlozē laimē viens spēlētājs. No sirds jūs apsveicam, bet visiem, protams, neizbēgam veiksmi jau izlozē tieši pēc vienas nedēļas. Pēc reklāmas pauzes atgriežamies Super Bingo dzimšanas dienas studijā. Un, ja jau dzimšanas diena, tad laiks arī papildu spēlē Super Bingo dzimšanas dienu, kurā piedalās tie dalībnieki, kuri ir savas kvītis reģistrējuši tieši šai papildu spēlē. Un uzmanību! Šīs papildu spēles izloze notiks vēl vienu reizi nākamajā nedēļā, 30. martā. Bet šobrīd jūs savos ekrānos redzēsiet 3 laimīgos dalībniekus, kuri šajā nedēļā katrs laimē Samsung 65 colu Neo QLED televizors. Uz Super Bingo dzimšanas dienas papildu spēli ir reģistrētas 12,387 kvītis. Un lūk arī 3 laimīgie spēlētāji, kuri turpmāk Super Bingo skatīsies jaunos televizoros. Imants Justelis, Aivars Vanaks, Sarmīte Budovska. Bet papildu spēles Super Bingo auto galvenais laimes joprojām ir nemainīgs. Un tā ir automašīna Audi Q8. Tieši tā, un katru nedēļu mēs izlozējam 3 reģistrētas kvītis, no kurām pirmo 2 kvīšu īpašnieki saņem 1000 eiro lielu naudas lēmestu, bet 3. kvīts īpašnieks iegūs tiesības piedalīties starpfinālā, kas norisināsies jau 26. aprīlī autosalonā. Un tad arī mēs uzzināsim, kurš no 14 dalībniekiem laimēs galveno laimestu automašīnu Audi Q8, bet kā pārējie dalībnieki sadalīs naudas lēmestus, kas būs no 1500 līdz 3000 eiro. Jā, vairāk informācijas par šo papildu spēli, kā arī savus kvītis jūs varat reģistrēt papildu spēlē mājaslapā www.latloto.lv, bet tagad laiks uzzināt laimīgo kvīšu īpašniekus. Šajā nedēļā uz šo papildu spēli kopā reģistrēto kvīšu skaits ir 5624 kvītis. Un ar 1000 eiro lielu naudas lēmestu mēs sveicam Igoru Bogušu un Māri Zīru, savukārt ar iekļūšanu starpfinālā Andreju Strasdiņu. Aizraujošais pulpolsvētdienas fināls gandrīz ir klāt. Gandrīz es saku tāpēc, ka mums no 4 nepieciešamajiem finālistiem šobrīd ir 2 auditorijas spēļu uzvarētāji, un tagad uz 3. un 4. fināla vietu pretendē pilnīgi visi no jums, kuri netika izlozēti ne uz vienu no ne atlases, ne arī, protams, auditorijas spēlēm. Jā, un todien noskaidrosim, kurš pievienosies mūsu finālistiem kā 3. Un aicinām sarkanās komandas dalībnieku numur 2. Sarkanās komandas dalībniece Inta Cibiņa no Rīgas. Intai patīk pieskatīt mazmeitu, patīk teātra apmeklējumi, kā arī pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Super Bingo studijā pirmo reizi. Atliek noskaidrot, kurš noslēgs finālistu pulku. Jā, un to mēs tūlīt pat arī izdarīsim. Un kā 4. finālistu šajā rītā mēs aicinām zaļās komandas dalībnieku
ar kārtas skaitli 3. Zaļās komandas dalībniece Arina Vaņiloviča no Iecavas. 12. klases skolniece, mācās šobrīd vidusskolā. Super Bingo TV izlozes skatās reti, bet ja iegūtu laimestu, tad vēlētos iegādāties mašīnu. Bet pirms mēs uzsākam lielo finālu, no Ligits uzzināsim, kā katra komanda sadalīja komandas banku. Jā, paldies, Armand, tūdaļ visu arī uzzināsim. Sāksim mēs ar Lilā komandu. Lilās komandas bankā 900 eiro. To savā starpā sadala 3 dalībnieki, katrs laimējot 300 eiro. Apsveicam! Dzeltenā komanda, arī dzeltenās komandas bankā ir 900 eiro. To savā starpā sadala 3 dalībnieki, katrs laimējot 300 eiro. Apsveicam! Sarkanā komanda šīs nedēļas līderi. Komandas bankā 1200 eiro. To savā starpā sadala 2 dalībnieki, katrs laimējot 600 eiro. Apsveicam! Nu, un zaļā komanda komandas bankā 800 eiro. To savā starpā sadala 2 dalībnieki, katrs laimējot 400 eiro. Apsveicam! Nu, lūk, tāda situācija šonedēļ bija komandu bankās, bet tagad gan, dārgie draugi, lielais fināls. Lai veicas mūsu finālistiem! Esam gatavi fināla izlozei, un fināls norisināsies 3 kārtās. Pirmajā kārtā kāds no 4 finālistiem laimēs 500 eiro, otrajā kārtā kāds no finālistiem laimēs 1000 eiro, trešajā kārtā viens laimēs 2500, bet viens dosies jau pie lielā laimes rata. Kurš tas būs? Kura tā būs? Nezinām, to pat arī noskaidrosim. Jāni, jūs veicat savu pirmo izvēli no pirmā fināla līmeņa. Un jūs tiekat fināla otrajā kārtā. Aigar, 2 ceļazīmes uz finālu otro kārtu. Vienu no tām jūs esat ieguvis. Inta, vai nu 500, vai spēle turpinās? Spēle turpinās, un šajā rītā Arino, mēs tevi sveicam ar laimētajiem. Cik? Jā, 500 eiro ir tavējie. Apsveic, paldies par spēli, var doties pie savas komandas. Intriga turpinās ar katru nākamo kārtu. Noteikti arī satraukums palielinās, vai ne? Jāni, atkal pirmā roka. Fināla kārta ir klāta. Aigar. Šajā rītā apaļi 1000 eiro. Aigars, sveikšins no Ainguras. Apsveic, paldies par emocijām. Un jā, droši vien jūs ņemat. Un tagad tā. Dažreiz ir pieklājīgi dāmām dot priekšroku. Šeit spēle tādu iespēju nedod. Jāni, viss ir atkarīgs no tevis. 2500 ir tavs lielais laimes, un Inta Cibiņa no Rīgas griezīs lielo laimes ratu. Jāni, paldies par spēli. Labā ziņa, savu rezultātu no kā atteicies, esi uzlabojis. Bravo, var doties pie savas komandas. Inta, kā jūtaties? Burvešķīgi! Ļoti labs apzīmējums šī brīža situācijai. Vēl burvešķīgāk mēs jutīsimies pie lielā laimes rata. Turpinot svinēt Super Bingo 22. dzimšanas dienu, mēs nemainīgi turpinām iepriecināt mūsu spēlētājus. Un šajā rītā mēs vēl nezinām ar ko, bet noteikti iepriecināsim Intu Cibiņu no Rīgas. Inta, sakiet, cik daudziem jūs paziņojāt, pateicāt, ka braucat uz Super Bingo studiju? Ģimenē un darbā kolēģiem. Un ko jūs ģimenē un darba kolēģiem apsolījāt? Darba kolēģiem un šampāniet apsolīju. Lieliski tā. Nu, tad neizbēgam, droši vien solījums būs jāpilda. Viens pilns apgrieziens, un mēs uzzināsim, kas būs jūsu šī rīta lielais lēmums. Esam gatavi? Labi. Studija gatava ar aplausiem atbalstīt Intu. Mainieki arī plaudēt tur rīkšķus, kārtīgi sakrasto pirkstus un skatās jau tūplānā uz lielā laimes rata, kā tas griežas garām šobrīd dzeltenajai bultiņai, kura pēc mirklīša mums arī norādīs, kāds ir Intas Cibiņas laimes šajā pulpolsvētdienas rītā. Un tagad, protams, ka intriga palielinās.
Griežamies vēl, griežamies vēl, griežamies vēl un apstājamies. Mums patīk pārsteigumi, mums patīk pārsteigti spēlētāji. Un lūk, arī mūsu acu priekšā ir viena tāda, vēl viena Inta Cibiņa, jo lielais laimes rats šajā rītā ir apstājies uz pārsteiguma sektora. Un tas nozīmē, ka spēle turpinās. Un spēle turpinās ar to, ka jums ir jāizvēlas viena no 2 pārsteiguma lādītēm. Viss ir jūsu rokās šobrīd. Labi. Un šajā rītā mēs jūs sveicam ar jaunu automašīnu Volkswagen Taigo! Nu, man jau liekas, ka ir jāpaziņo visiem, gan draugiem, gan ģimenei, gan darba kolēģiem, uz kurien jūs braucat. Pēc kā mēs nezinājām, bet tas, ko jūs apsolējāt darba kolēģiem, manuprāt, ka šobrīd būs īstajā vietā. Visi priecājas par jums, Inta, un jūsu jauno automašīnu Volkswagen Taigo. No sirds apsveicam. Labas lietas, jo īpaši Super Bingo dzimšanas dienas mēnesī turpina notikt arī tieši pēc 1 nedēļas, un tūdaļ pat mēs arī uzzināsim, vai jums ir sakrituši TV izlozes cipari. Sekojam līdz izlozē, Ligita, lūdzu. Jā, tūdaļ arī noskaidrosim nākamās nedēļas TV izlozes ciparus un sākam izlozi, lai jums visiem veicas. Un pirmie cipari 4, 4, 4, 4. Lielisks iesākums, tāpat arī turpinām. Un nākamā ciparu kombinācija 6, 6, 3, 3. Bet tas vēl nav viss šajā rītā. Mēs turpinām izlozi, noskaidrosim vēl citus TV izlozes ciparus, un tie savukārt ir 9, 0, 4, 6. Joprojām ir nepietiekams dalībnieku skaits, tāpēc mēs turpinām izlozi un piedāvāsim jau 4. TV izložu ciparu kombināciju. Tā savukārt ir 3, 1, 1, 7. Šajā rītā tas arī viss. Ja jums sakrita mans nosaukti TV izlozes cipari, tad zvaniet pa tālruni 6722 4906 un reģistrējieties. Bet noteikums, ka, ja jums ir sakrituši TV izlozes cipari, bet nav izdevies sazvanīt Latvijas loto, paliek nemainīgs, jo jūs esat laimējuši 100 eiro. Bet pie kādiem laimestiem ir tikuši visi mūsu šīs dienas auditorijas spēļu dalībnieki, to kā vienmēr jūs redzat šobrīd ekrānā grafikā. Bet lielākie sveicieni lielākajiem veiksmniekiem. Šodien izspēlējām kārtējo 100-gadus loterijas papildu spēli. Un 3750 eiro laimēja Nauris Reinfelds. Protams, ka ļoti veiksmīgas bija arī mūsu auditorijas spēles un medus spēlē. Pirmo reizi esot studijā Inga Jermalājeva laimēja 4350 eiro. Savukārt jau 4. nedēļu pēc kārtas pie lielā laimes rata mūsu superfinālisti laimēja jaunu automašīnu. Un šodien Volkswagen Taigo laimēja Inta Cibiņa no Rīgas. Sirsnīgi sveicieni. Bet viennozīmīgi Aigars Veikšins no Ēnguras ieies Superbingo raidījuma vēsturē kā spēlētājs, kurš auditorijas spēlē par labu lieliem finālim, ir atteicies no lielākās naudas summas, bet kā jau mēs esam runājuši, ka mūsu auditorijas spēļu uzvarētāju lēmumi ir atkarīgi no pašiem spēlētājiem. Un šī, draugi, ir izklaide. Jā, un tāpat arī grafikā jūs šobrīd redzat informāciju par visiem šodienas laimestiem kopā. Bet atgādināšu, ka ja jums šķiet, ka kaut ko tomēr esat palaiduši garām, tad www.latlato.lv ir tā vietne, kur jūs varat uzzināt visu informāciju un visas jaunumus. Nu, un, protams, ka tur arī uzzināsiet vai saņemsiet apstiprinājumu tam, ka, ja nākamajā nedēļā piedalīsieties skaita loterijas Superbingo izlozē, tad jums ir iespēja pretendēt uz laimestu 295 000 eiro, kuras izspēlēsim līdz 42. robežu bumbiņai. Jā, un atgādinām to, ka atzīmējot savās kvītīs arī džokeri un džokeri 7, tad laimējot Superbingo uzkrājumu, jūs papildu saņemsiet arī sapņu māju, ko uz laimētāju zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māju. Šis lieliskais pūpolsvētdienas Superbingo rīts ir noslēdzies, bet pūpolsvētdienu draugi vēl turpinās. Tā kā neaizmirstiet mājās iepērt savus mīļos mājiniekus. Bet nākamajā nedēļā mēs jau gatavosimies olu kaujām, jo jā, nākamnedēļ arī mēs šeit Superbingo studijā svinēsim kopā Lieldienas. Jā, un ja nu gadījumā jūs nākam piekdienu vai sestdienu dosieties uz Vērmanas dārzu, tad Lieldienas svētku tirdziņa laikā apmeklējiet arī Latvijas
Latvijas Loto tirzniecības vietu, kur jūs varēsiet iegādāties visas Latvijas Loto piedāvātās loterijas, kas noteikti var būt arī jaukas svētku dāvanas. Lieliski! Gatavojamies lieldienām un turpinām svinēt, draugi, Super Bingo 22. dzimšanas dienu šeit studijā kopā ar mūsu mīļajiem šīs nedēļas auditorijas spēļu dalībniekiem. Bet mēs ar jums tiekamies pēc nedēļas. Draugi, nākam cienāties ar Super Bingo jubilejas kūciņām. Droši, nāciet!